Dienvidkurzemes novada Ziemupē kopš 2015. gada darbojas sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē Dvēseles Veldzes dārzs. Šāda centra izveides iniciators ir Liepājas neredzīgo biedrības vadītājs Māris Cērulis, kurš sadarbībā ar uzņēmējiem un organizācijām viņu atbalstu un ziedojumiem spējas īstenot šķietami neiespējamo. Taču neapstājoties pie sasniegtā, bet iespēju robežās attīstot un pilnveidojot aktivitātes un pakalpojumus. Es atceros, mums bija tāds interesants notikums, kad es vienu uzņēmēju arī atvedām, mēs te staigājām un tā draudzīgi sarunājamies, un es viņam pastāstīju par tiem plāniem, kādus, ja Dievs vēlēs, mēs attīstīsim un taisīsim. Un šodien brīdī viņš saka, Māri, pagaidi, viņš saka, un kur jūs esat ieplānojuši līdz lauku? Es saku, pagaidi, par šito es vēl neesmu padomājis, ja? Un taču interesanti, kad šogad šeit tepatās uz šo laukumu pirmo reizi nolaidās helikopters, pārnakšņoja un aizlidoja projām, ja? Pēc pirmais tātad, ja, lidojums un arī nosacīt lidlauks par helikopteri jau ir gatavs, varētu teikt, ja, futbola laukums. Nu tālūk, tā kā viss notiek. Šobrīd tātad Dvēseles Veldzes dārzs ir tiešām, tāda Dieva svētīta vieta, kur cilvēkiem ar invaliditāti un ne tikai ģimenes cilvēkiem, kolektīviem, visdažādākiem turistiem, viesiem, ja, ir vieta, kur atbraukt atveldzēt dvēseli. Tad pirmā kategorija sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas arī sadarbībā Liepājas sociāla dienesta notiek un citādi visādīgi arī vēl tur visādiem, ko mēs varam mīkstos fondus, kā saka, dabūt sabiedrības integrācijas fonds, sadarbība nodarbības valsts aģentūra, tas jau ir nodarbinātības jautājums un vēl tur. Tad nākamais ir brīvprātīgais darbs, tad jau ir nodarbinātība, kur šobrīd vairāk kā 40 cilvēki ir invaliditāti šeit strādā, ja, algoti, kas agrāk no sākuma bija uz sociālo rehabilitāciju un tagad jau ir algoti. Un tad 4. kategorija visi citi ciemiņi, iebraucēji, viesi un tā tālāk, kas nāk, brauc, bauda, un mēs absolūti strādājam un darbojamies pēc sociāla uzņēmuma principa, ka visi ieņēmumi, kas šeit ir, atkal tiek ieguldīti attīstībā. Un tā lēnām pamazām, visu šo te mēs esam labi iekārtojuši un attīstam un darāmais vēl ir daudz. Lūk, tātad šeit mums ir apaļā lapene, kur, cik te mums te bija 25 logi, un visu pa perimetru smuku var redzēt, un tad bija iespaidīgi, kad vienā reizē mums arī kaut kāds pasākums šeit bija, un tad ārā bija milzīgs lietus un zibens, un cilvēka sajūsmi viss cauri riņķī pa perimetru skatās un bauda to Dievu godību, to varenību, ja, kas šeit ir. Lūk, un te regulāri notiek sociālās rehabilitācijas nodarbības Edītas vadībā. Viņi te zīmē, līmē, dekupāžas, spēlē, kur ir klavieres, dzied un tā tālāk. Ja? Un šo visu pamatā būvēja līdzdarbojās paši cilvēki ar invaliditāti. Mēs esam tagad atnākuši līdz vietai, ko mēs esam nosaukuši pa laiks mieram. Šo palīdzēja līdzfinansēja, tātad būvēt Kristus draudzes žēlstības dāvana, un tur arī cilvēki ar invaliditāti iet, un katru ceturtdienu šeit notiek arī 2:00 brauc viens brālis vadīt bībeles stundu. Tie, kas vēlās, vai rehabilitācija, vai darbinieki, vai atbraucēji, lūdzu, var nākt brīvprātīgi piedalīties. Kas nē? Tie turpina darboties savās gaitās. Kurmītis tātad ir labdarības simbols, mums ir dažādos izpildījumos viņš, jo kurmītis čakli strādā un roku neredzot, un arī neredzīgie čakli strādā, ja? Un vairedzīgie un cilvēki ar invaliditāti. Man patīk dārza darbi, bet te arī cilvēki vajag tikai strādāt tādu, kam patīk, kas mīl zemi, tā es teiktu. Un es esmu ļoti pateicīga, ka es tik šajā projektā, var teikt, jo darbā es neesmu vajadzīga nevienam, ja ir problēmas ar veselību. Darbdevēji jau skatās šķību, kā sakot, brīžiem. Tad šeit jūs prodat pielietojumu savām prasmēm. Jā, kolektīvi labi brīžiem. Esat sadraudzējušies arī? Jā, runājām, sadraudzējām. Pateicoties Mārim, ka viņš šito visu izveidoja. Īpaši vasara ļoti daudz darba, jā. Tagad arī konservēšana mums pats sezonas ievarījumā arī varam. Un, protams, katru dienu pusdienas gatavojam. Tad to pa konserviņiem
marinēti gurķīši ziemā, skābēti gurķi. Tad man būs lečo un tad man būs kabacīts kopā ar papriku marinēti. Šito arī paši visu nobruģēja, paši visu atved, uztaisīja, izlīmeņoja. Šis ir Anglijas variants, pārtaisīja visas elektrības, ūdeņus, visu mūsē paši, ja? Nu, absolūti neviena firma, te nekas nav darbojušies. Sveiks! Nu, pabeidzāt tur, Artur? Nē, mēs sākam un šodien pabeigsim. Nu, redz, reku, arī tagad vīri vēl bišķītās piebūvē klāt. Te izvilkām ūdeni ārā, nu kā te ir galds, grils, ja? Lai var ģimeni, teiksim, vai draugu pasēdēt. Un tad, lai nav jāskraidā iekšā, vienkārši izvilkām ūdeni ārā. Un tad, ja? Un šitos zemes gar malām, jā? Jā, gar malām izlīdzina. Te, kur ir tās asās kantas, tur pieber klāt, ja? Jā. Smuki izlīdzina kaut vai pa perimetru, labi? Es 2 gadus nosarējos mājās pēc operācijas. Es saku, nezinu, ko es vairs zinu. Es zinu, es kādreiz darīju visu kaut ko, sākot tur no pamatiem līdz jumtam būvēju. Bija kādreiz savu brigādu un viss darbojos, un šeit nāca pamēģināt, tad tu redzēsi, var vai nevar. Un notiek viss, protams, lēnāk iet, bet nu viss notiekās. Un cik tu gadus jau tas darbojies? Es neesmu ilgi, es no pagājušā gada rudeņa. Es esmu jauniņš, var teikt. Saucamais traktors. Mēs saprotam, ka tas ir vecais zils, MTZ. Jā, 82-nieks, jo mēs nopirkām iepriekš pilnīgi jaunu, praktiski 40 darbstundas tādu mazo traktoriņu, bet nu jauda tik švaks, ja? Un cilvēki remontā ar tās ķeras, vest un visu, muguras un tā tālāk, un tad mēs gribējām galvenais ar frontālo kausu, un Andrs tagad pie mums strādā, tad mums tur nopirkām, mēs viņu par lētāku naudiņu, bet nu jāieguldās sataisīt. Viņš ir arī pats strādājis ilgi zemnieku saimniecībā un traktoriem no 5 gadu vecuma brauc, kā viņš man stāstīja, nu tad tagad savus prasmes liek lietā. Tēvs kādreiz brauc ar DT20, kam vēl sajūgs bija tā sānā novelkams. Nu, tad es tāds pārpa sēdekli man nevarēja redzēt. Kad, nu ir tā tehnika, tā ir viss dzīve. Ja iztiek kaut kāds darbs, ir jādara, cik mājās nevar nosēdēt. Kaut kādu kāpēc viņi nāklāt. Ar grupas naudu jau nevar iztikt. Savādāk jau var teikt, mājās visu laiku sēdot, tad vēl slimāks paliek. Šī te var skārties klāt, ja? Jā, tas vakardienas krāsos. Nu, paklau, un viņš ir bišķīt brūnāks nekā bija tas dzeltenais. Jā, ir labāks, vai ne? Viņš vajag forši tīma to koku krāsu arī. Iet kopā ar to māju, vai ne? Vajag smuki izskatās kopā. Ir ok, ja? Nu superīgi, jā. Tagad var nākt un mēģināt, tātad, durvis tad taisa ciet, bet mēs tagad tā apskatāmies, ja? Reku var iekāpt iekšā un paiet tur pa labi, pataustīt, kas tad tur ir. Visādīgi arī domājām, kas varētu būt, un ielikām koku. Redzi, koks, un tur ir reku ligzdiņa, tur ir zvēri, tur ir kaut kur, kas tad te kaut kādas ādas, ja? Un ej uz riņķi un tausti, ja? Tad mēs tagad iedosimies iekšā labirintā, un labirints šeit ir 800 kvadrātmetri, 1,20 m platumā no Smaraga tūjām. Te ir vairāk kā, ja nemaldos, 600 tūjas iestādīt, un tur pašā viducī tur ir soliņš, un tā kā viņš jau būs aizaudzis diezgan, un ja cilvēki nevarēs tikt ārā, mēs arī par to esam padomājuši. Mēs noliksim sausiņus un ūdens pudeli, lai kādu brīdi var padzīvot tur, ja? Tā kā arī drošības jautājums ir atrisināts izdzīvošanas moments, ja? Aha. Nu redz, te var izbaudīt, tātad tas kaut kas nav. Nu, tagad jāatrod, kur ir īstais. Un vairedzīgam, neredzīgam cilvēkam mežā orientēties bezcerīgi. Es šogad jūlijā pats apmaldījos mežā, bija aizkustinoši tas viss. Un līdz Dievs deva žēlstību tikt ārā ar suņu palīdzību. Bet te var izbaudīt, tādu drošāk to visu to pasākumu. Nu, redz, platums pietiekams. Ja vajag arī tātad riteņkrēslā sēdošais pašam vienalga būs grūti pa zāli, ir jānāk ar asistentu. Šis ir stends Dievs radīja, ja? Un kāpēc? Lai visu varētu
iztaustīt un izjust to, ko ikdienā cilvēks pat neaizdomājās, kad viņam riņķī apkārt tādas lietas ir, un ka tas nav vienkārši pašsaprotam, bet tas ir kaut kas ļoti, ļoti interesants un aizraujošs un brīnumains. Šeit mums pat ir bijuši dažādi uzņēmēji, kas mežā strādājas, teica, nu tagad uz taukstu atpazīst kokus. Pamēģini atpazīt. Nevar. Vienīgais, ko bērzu un priedi varbūt tās, pārējais koks nevar. Neredzīgam cilvēkam, ko viņš mešs, viņam vispār nav priekšstats, kas tas ir koks. Tagad mēs esam atnākuši pie Baso pēdu takas, un tā galvenā doma bija, lai arī neredzīgi un visi citi cilvēki ar invaliditāti varētu pastaigāt pa mežu. Ienākot mežā, neredzīgam cilvēkam bezceļš, kā es jau teicu, noorientēties, bet reku ir attiecīgi orientieris, un es pēc viņa mierīgi dodos, man nav nekāda problēma, es nebaidos, es zinu, ka te ir viss nodrošināts, lai es nekur nenoklīst. Un tā Baso pēda taka ļoti cilvēkiem patīk, bērniem. Tas vispār tie skrien, iet un darās, bet arī pieauguši cilvēki ļoti laba masāža, jo zemā tādā līmenī, un ik pa 10 metriem mainās segums, ik pa 10 metriem. Un šobrīd ir vairāk kā 600 metri tas garums. Sociālā rehabilitācija lauku vidē, kad viņš brauc un mācās, skatās dažādas prasmes. Jā, tur ir programma, tur viss kaut ko gan orientēšanās, gan mājutrības nodarbības, gan mājamatniecība, mājutrības sievietēm vairāk, mājamatniecība vīriešiem, jā. Tad tāpatās arī sports un atpūta un visi tādas lietas, ko viņš pamēģina, jā. Viņš saprot, viņam liekas, sēžot mājās, es vairs neko nevaru. Es tieši tāpatās, ka es zaudēju redzi, kā ēst gatavot var vājredzīgs, neredzīgs cilvēks izrādās, ka var. Ja? Kā var, pieņemsim, tur, nezinu, norentēties tur vai tur? Var, tikai jāiemāc ir. Neviena maņa pat pa sevi neattīstās, ja viņi neattīst. Un te mēs viņiem dodam iespēju pamēģināt, ko viņš var un kas viņam sanāk, kas nē. Šo te visu būvēja un taisīja cilvēki ar visādām invaliditātēm. Iesāk to garīgā rakstura traucējumiem, viens cilvēciņš un pusoņam kustību traucējumi. Tad turpinājums bija vīrs ar citu stimulātoru, kuram problēmas ir, ja, stents, tas saucamais ielikts, un viens puisis mēs pieņēmām darbā arī psihiskās saslimšanas traucējumiem un Dvēseles veltes dārzā, viņš kopā ar vīrienu no sākuma strādā, viņš saka, Māris, nevar, man ir grūti, daudz cilvēki, viņam nāk visādi tāds panikas lēkums virsū un viss, un tad es saku, nu nāc, darbojies Baso pēdu takā. Un tad viņi divatā kopā ar šo vīru, klusi, mierīgi, un šis Māri, cik es esmu laimīgs, cik es esmu priecīgs, cik labi ir tai Baso pēdu takā, un viņi mierīgi strādāja, darbojās, labi iekārtojot. Un katru gadu kaut kādus metrus liek klāt. Tā kā šeit ir, kā es jau sacīju, vairāk kā 600 metri, un atrakcijas visi sādas. Sajūta parkam ir 60 metri diametrā. Viss caur riņķī, 60 metri, un tagad iesim paskatīsimies, tas ir pielāgots, lai arī visi cilvēki ar invaliditāti varētu baudīt. Ir īpaši neredzīgie, tā skaitā sasmaržot, pagaršot, pataustīt, sadzirdēt, viss tas kopā, ja? Nu, redz, šeit ir tātad izēja uz vienu pusi mežam, mēs pēc tam parādīšu. Un lūk, te, kad pienākam klāt, šīs dobas arī paši mēs esam mūrieši, un pēdējais ir, kad reku paaugstinātās dobas, lai ratiņkrēslā sēdošie neredzīgi un pensionāri, lai viņiem nav jāmetās tur četrāpus, ja, bet viņš var mierīgi pienākt, pieliekties, sataustīt un pagaršot. Un šīs ir ēdamās un smaržojamās dobes abās pusēs, ka cilvēks var izbaudīt. Un tad aizsien acis ciet. Mums te bija situācija, ka viens teoloģijas doktors bija, un viņš tausta tomātu un nevar atpazīt smaržu. Es dzirdu, kā viņam pilnīgi smadzenes šķirks, kā cietais disks, ja? Viņš saka, nu kā? Es saku, nu, kas tas ir? Viņš brīnījās, kāpēc nevar atpazīt maipaķīšu smaržu. Un viņš pats izbaudīja. Acis nav, kas palīdz. Un it kā pazīstams, un tu nevar pateikt, kas tas īsti ir. Lai druscītņās varētu vājredzīgs, neredzīgs cilvēks orientēties, ja, tātad reku ir zāle, grants, zāle, un tad, protams, viņam to pastāsta, lai viņš maķinīt var atšķirt tos grantu segumus. Nu, ja es uzkāpu uz zāli, es uzreiz jūtu kājām, vai uz grantu es uzkāpīju. Un tad es saprotu, ka stars iet vai nu tā. Protams, viņam no sākuma jāparāda, jāpastāsta. Pēc tam, ja viņš var pats nākt staigāt šeit, te ir drošs žoks ar riņķi, tu nekur nevar nomaldīties, un ja arī kādu ilgāku laiku pastaigās nekas, izēja ir viena un otra uz mežu. Divas izējas, ja, un ieejas, un attiecīgi viņš vienalga kaut kur iet, viņš uzkāpjas bruģīt, skaidrs, nu es esmu vai nu te, vai nu tur. Jā, grants zāle. Jā, kombinācijā. Veiksim darbā. Palīdzēt, ne? Rožu dobes tiek ravētas skaisti.
dara veselu un dzīvu. O, pareizi, jā. Jaunām domām brīvu. O, redz, Anna dzējā, jā. Mēs ravējam, grābjam zāli nopļauto, baskāju takā ejam paslaukam, tur, kur gruži, rozes rekravējam skaistas. Viss kaut ko vajag, to daram. Nu, bet ja nebūtu šī visa, kas tad būtu? Tad es būtu nedzīva. Un katrs strādā savā labā, savai veselībai arī. Un jūt sevi kā dzīvu cilvēku. Un tas krāšņums, kas te ir arī dvēseli veldzē. Nākās arī mācīt daudziem cilvēkiem, kā vispār jāst? Jāparāda, jā, jo atkārtoti jāparāda. Uzreiz jau viņš varbūt nesaprot, kas garīgā rakstura traucējumiem. Kas pilsētā, viņš tā tos laukus darbus neizprot. Nu, redz, te strūklaciņš, šogad mēs viņu bišķīt pārveidojam, pagājuši gadu viņi bija jaudīgāk, šoreiz tāda prātīgāk, mierīgāk, ja? Un te ir tēnīce, ja? Šitu arī mēs visu paši uzbūvēja, un tad var nākt šeit pasēdēt, atpūsties, kas grib arī padzert kafiju, meditēt, lūgt Dievu un sakārtot savus domas, un šitie galdi, krēsli tāpat tās cilvēki ir invaliditāti paši taisījuši un izvietojums, un tad ik pa laikam, protams, te visu laiku ir kaut kādi kopšanas darbi jāveic. Ir ceļš vairedzīgiem, neredzīgiem cilvēkiem puķis vajag, lai smaržo, ko līdz, ka viņi smuki zied, ja? Bet ja nav smāja, šī ir unikāla smarža, ja? Te var šņaukt un šņauka, es saku, ja? Labā nozīmē, ļoti baudām. Un tad es bieži vien, kad vedu ekskursijās ar aizsietām acīm, es pievedu cilvēku, saku, kādā krāsā, es taču neredzu. Un tad viņš aizdomājas, bet pareizi, taču neredzīgais neredz pat krāsas. Mēs te kā kādreiz lielajās talkās, kā tur tie varenie vīri, kas suboķņiks taisīja, tad mēs arī 6 vīriem nesām tos baļķus iekšā un te stelēja un darījās, ja? Nu, te ir lavandas, un tad arī tās jau pakustina. Jā, vēl smaržo, nu, ja viņas ir izaugušas, vai ne, bet, nu, te var izbaudīt to visu arī, nu, tādā veidā. Šī ir pateicības aleja. Parasti ir tā, nu, ka tu uztais kaut kādu cienu, tur plāksnīca, jā, atbalstītāji, palīgi, ziedotāji un tā tālāk. Mēs izdomājam šādā veidā. Mums noziedoja stabus, mēs viņu paši ierakām, reku kurmi līgzda, ala, jā, un nāk ārā. Un tā kā Bībelē rakstīts, nekas nevar būt apslēpts, kas nenāk gaismā. Un kurmīts nes gaismā labos darbus. Un reku ir uzrakstīts, kas ir ziedotāji un tā tālāk. Viss caur riņķīt, te tiem stabiem pa 3, pa 4, kā nu kurā gadījumā tie ziedotāji visādi ir atbalstītāji vai citādi, teiksim, kas iesaistās šī visa attīstībā, jā. Pagājušā gada 7. oktobrī atvedām šeit pirtiņu, jo tur būvējas lielā pirts, pēc tam par to parunāsim, bet šeit jau tāda, kur ir funkcionāli. Viņi atved kā moduļu māju, 2 sastāvēja kopā. Un, respektīvi, jau katru piekdienu praktiski brauc cilvēki ar invaliditāti, ka var izbaudīt. Mums pat bija pirts apmācības Sabiedrības integrācijas fonda projektā. Pirtinieks mums mācīja mūsējos, ja, kā darboties. Un šeit šī te iekšā pa kreisi te ir speciāli tāda telpa, ko pasēdēt. Ģimenes arī var sadraudzībā būt kā 20-25 cilvēki un izbaudīt visu tas, kas jau pirtiņā tiek piedāvāts, vai ne? Un tad pēc tam no pirtiņas pa taisno ārā reku dīķī, te viducī ir pludmales zona un kreisā pusē un labā pusē dziļās zonas. Šito taisīja viens vīrs, kuram ir amputēta kāja, celtnieks, kurš ir. Un viņš arī vairs darbiņu vairs, kur viņš dabūs, ne viņš apjoms, neko. Un reku uztaisīja, nokrāsoja, un es viņu arī diezgan labi pamanu. Un šeit smuki var doties. Nu, tiešām paldies Dievam un paldies visiem atbalstītājiem, kas mums šobrīd ir līdzfinansējuši šī objekta būvniecību. Pilnībā tikai vienīgi pa ziedojumiem viņš tiek būvēts, un lielākais atbalstītājs šobrīd mums ir LA, Artūrs Lācīts un daudz citi. Ja? Ģenerāli būvnieks varētu teikt, kas ziedo mums darba spēku. Iedomājieties, cik tagad maksā viss tas. Un kāda ir ideja? Tātad sociālās rehabilitācijas un atveseļošanās māja. Tur būs iekšā sauna, sāls istaba un viss pielāgots cilvēkiem ar invaliditāti, skaitā riteņkrēslās sēdošiem. Un kas ir pats galvenais, ka lai arī viņi, kā daudzi veseli cilvēki, varētu izbaudīt pilnu procesu, tātad iet izkarsēties un iekļūt dīķī papeldēt. Jo tāda funkcija, diemžēl, lielākai daļai šiem cilvēkiem ir liekta. Augšā 2. stāvā būs istabiņas.
arī pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti, jo mēs domājam un mērķējam uz tādu plašāku sabiedrību, kad pie mums arī varētu braukt no Rīgas, no Daugavpils, Rēzeknes, no visas Latvijas, jo šāds pakalpojums praktiski nav nekur pieejams, es nezinu, jo mums ir bijuši gadījumi arī, kad cilvēki riteņkrēslā pirtī tiek, bet basēnā netiek, ja tiek iekšā, tad dabūt ārā no turienes viņi praktiski neiespējami, tas ir neiespējamā misija, mums ir reāli piedzīvojumi. Nu, lūk, un tagad ir pats galvenais, kas mums ir svarīgi, ir dabūt līdz ziemai jumtu konstrukcijas un jumtu. Mums materiāli jau šis tas ir, bet ja kāds vēl būtu gatavs atbalstīt, iesaistīties šī unikālā projekta īstenošanā laipni, tad aicinam. Un arī mēs tagad drīz rīkosim tādu pateicības pēcpusdienu mūsu atbalstītājiem, mēģināsim runāt kopā, nu, kā mēs varam dabūt to māju zem jumta, jo pretējā gadījumā visas lietas līst iekšā, sals un viss, un, protams, arī ielikt logus un durvis. Nu tā, pamazām virzamies uz to un tad skatīsimies, kā tālāk. Tā kā darāmais ir daudz, bet nu, objekts tiešām ir unikāls un daudziem cilvēkiem tas būs par lielu svētību. Šajā vietā ir tāda sadraudzības telpa, kur būs arī virtuvīte, pasēdēt, atpūsties, pabaudīt. Tur pa kreisi tātad lifts, kur uzbraukt augšā lejā, jo tā kā jau runājam ratiņkrēslā sēdošiem. Nu un šeit tātad uz priekšu te būs visa tā saimniecība, kas ir toaletes, dušas, sauna, sāls istaba, ja, un pielāgots, lai šie cilvēki ar invaliditāti attiecīgi varētu arī baudīt visu to, ko jau veseli cilvēki var baudīt. Tad, kad te pabeigsies būvniecība, paplašinam to dīķi, lai smuk tad pludmalīti, un lai viņi var iebraukt, vai nu viņas ar speciāliem peltratiņiem ieved, vai nu viņš piebrauc pats, pārsēžās uz speciālu to ierīci, nolaiž viņu attiecīgajā ūdens līmenī. Viņš pats var izbaudīt, un tieši tāpat tas arī neredzīgais iemācīs viņam staigāt, nevis, ka pie rokas viņu kāds ved, bet pats varēs iet un izbaudīt, nu tādā veidā, tā kā daudz funkcionāls tāds, nu, jā. Un šis ir viss par ziedojumiem pamatos, vien mēs ieguldījām 26 000. Taktilais informatīvais stends 3D formātā, ja, un šo pašu taisīja mūsu pats cilvēks ar invaliditāti, galvenieks Sergejs. Mēs konsultējāmies, testējām, un es neredzu neko te no šitā visa, bet arī neredzīgie mums prasīja tieši, iedod mums to kopbildi, kā izskatās tas veltes dārs, jo viņi var atsevišķus elementus noķert, bet kopbildi nē. Un tad, mēs viņam iemācām un stāstam, ir garantētais ceļš, ka tu nāc, tu dodies tur, kas tad tur ir, tur ir kaut kādi koki, tur iestāst, parādās saimniecības ēka, lapeni šeit, jā, šī tāda ir tā apaļā lapeni, tā viņš iztaustīja, apskatās, iepazīstās, ja. Gandarījums, ka tu redzi, ka tie cilvēki ar invaliditāti, kam faktiski nav vairs nekādas iespējas viņa sabiedrībā, no kur viņi atradīs sev pielietojumu, ja, bet viņam ir pieredze, viņam ir zināšanas, bet viņš ir, tad, kad izkrits no aprits, cevišķi, kad ir iegūtā invaliditāte, bieži vien viņš pilnīgi norokās, viņš vairs neredz sev pielietojumu, kam es tāds vajadzīgs, un morāli visādi, un dvēseliskie pārdzīvojumi, un tas ir tas, kad mēs nākam un sakam, nē, cilvēku mīļais, tev ir iespēja darboties, lūdzu nāc, tu esi cilvēks, Dievam dārgs, ja, un to rezultātu, ka tu redz, ka viņi tiešām nāk, darbojās ar visa veida invaliditātēm, tas tiešām ir, paldies Dievam, un tāds liels prieks, un tāpatās, kad es eju un satieku un nāk cilvēku klāt un jautā to un prasa to, vai viņš atkal grib parādīt, ko viņš ir izdarījis. Tas, protams, liels gandarījums.